Atnācis, pulkstenis ir 4. Sāksim domas sēdi. Sēdē ieguvušies 7 deputāti. Zaiga Lanēba, Ingrid Balska, Ainis Sokolovskis, Jānis Šmidonis, Ainars Matsmats, Grigolijs Rozentāls un priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. Šodien darba kārtībā 8 jautājumi. Deputātu Valdemāra Runāja iesnieguma izskatīšana, grozījumi Alsums novada domas administratīvās komisijas nolikumā, grozījumi Alsums novada domas pašvaldības nolikumā, nolikuma apstiprināšana administratīvo aktu strīdus komisijai, nolikuma apstiprināšana Alsums novada domas iepirkuma komisijai, nolikuma apstiprināšana Alsums novada domas mantas novērtēšanas un izsoju komisijai, komisiju un to personāla sastāvu apstiprināšanu, informāciju par ziņojumu projektu par autobusu maršrutiem un to braukšanas laiku, un ir priekšlikums lūgums no finanšu nodaļas vadītājas iekļaut darba kārtībā arī jautājumu par centrāžu apstiprināšanu, vasaras nometnēm un pasākumiem, kas notiks skolā. Tātad, kurš par darba kārtību ar iekļauto papildus jautājumu? Visi par? Paldies. Tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Deputāta Valdemāra Runāja iesnieguma. Tātad saskaņā likuma pašvaldībām 18. pantu domu veido vēlēt deputāti, un deputāta Valdemāra Runāja iesniegums ir par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas sakarā ar izpildu direktora amata pienākumu veikšanu. Tātad saskaņā 43. panta 1. daļas 1. punktu, ja deputāts ir nolicis mandātu kādu iemeslu dēļ, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. Un tātad lēmuma projekts, par kuru es aicinu balsot, ir, ka sakarā ar deputātu Valdemāra Runāja iesniegumu par mandātu nolikšanu, pamatojoties uz izpildirektora pienākumu izpildi, vietā stājas nākamais kandidāts Juris Šteinbergs no apvienības par iedzīvotāju interesēm. Kurš par? Pret? Nav? Atturās? Nav. Tātad sakam paldies deputātam Valdemāram Runājam. Apsveicam. Un aplausiem sveicam deputātu Juris Šteinbergu. Otrais darba kārtības punkts ir grozījuma Alsums novada domas administratīvās komisijas nolikumā. Tātad likums par pašvaldībām 21. pants mums dod tiesības veikt šādus grozījumus. Un ir tā, ka mums tajā 3.1 punktā bija noteikts, ka ir 3 locekļi, no kuriem viens ir CSDD darbinieks, viens ir valsts policijas pensionēts darbinieks, un vēl ir priekšsēdētājs. Realitātē ir bijuši 4 locekļi, un līdz ar to vajadzētu atbilstoši esošajai situācijai legalizēt, jo mums CSDD darbinieku vairs nav. Un tad priekšlikums ir mainīt šo 3.1 punktu un izteikt šādā redakcijā, ka administratīvās komisijas sastāvā ir 4 locekļi, komisijas priekšsēdētājs, komisijas sekretārs un komisijas locekļi. Kurš par šiem grozījumiem? Pret? Nav? Atturās? Nav. Lēmums pieņemts. Trešais darba kārtības punkts ir grozījums saistošajos noteikumos numur 2/2014 Alsums novada domas pašvaldības nolikums. Un pašvaldības nolikumā tad ir noteiktas komisijas, kādas mums eksistē uz domu mirkli. Ar visiem grozījumiem mums tur ir 6 komisijas.
Un ir viena komisija, kas ir 4.3 punktā, kur ir ļoti, ļoti gara. Viņa pašreiz saucās iepirkumu, konkursu, mantas, novērtēšanas, norakstīšanas, izsoļu komisija, pēc ir 2 riņām aiziet izsakts. Un šai komisijai arī nav izstrādāts nolikums, apzinot tos, kas tur ir darbojušies un kādas ir bijušas funkcijas šīm komisijām. Priekšlikums ir turpmāk viņas sadalīt, ka ir atsevišķa iepirkuma komisija, kas tad darbojās pēc iepirkuma likuma normām, un otra komisija ir mantas novērtēšanas un izsoļu komisija. Tātad, kurš par šādiem grozījumiem, tad jūs arī redzat, ko es nolasīju. Tad visi par, pret nav, atturās nav. Ja kādam ir kādas vēlmes debatēt, droši piesakieties, jo es pašais tempos ir uz priekšu. Tas nav tā, ka es negribētu, ka jūs izsakaties. Droši, ja? Darat zināt, ja jums ir kādi jautājumi, kādas ierosinājumus un komentāri un priekšlikumi. 4. darba kārtības punkts. Tātad nolikuma apstiprināšana administratīvā aktu strīdus komisijai. Arī šī komisija ir darbojusies, bet viņai nav bijis līdz šim izstrādāts nolikums, kam saskaņā ar domas nolikumu ir jābūt. Un jums tika nosūtīts administratīvā strīdus komisijas nolikuma projekts. 10 tagad nepārlasīšu, esat iepazinušies. Kurš balso par šī nolikuma apstiprināšanu? Tātad visi par, pret nav, atturās nav. 5. darba kārtības punkts. Nolikuma apstiprināšana Alsumas novada domas iepirkumu komisijai. Tātad arī šis nolikums tika nosūtīts. Un man uzreiz ir tehnisks labojums. Tātad 1.1 punktā ir palicis garais nosaukums iepirkumu konkursu pamatlīdzekļu, līdz ar to man ir priekšlikums izsvītrot to lieko, lai atbilstu tam nosaukumam, kā mēs tagad apstiprinām. Tad paliek 1.1 punkts. Šis nolikums nosaka Alsumas novada pašvaldības iepirkumu komisijas, turpmāk tekstā komisija, uzdevums, pienākums, tiesības un atbildību. Vai ir kādam iebildumi par šo tehnisko labojumu? Tad aicinu balsot, kurš par šīs komisijas nolikuma apstiprināšanu. Visi par, pret nav, atturās nav. Un tad nolikuma apstiprināšana Alsumas novada domas, mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai. Tad arī šīs komisijas nolikumu saņēmā, varējāt iepazīties, kurš balso par šo nolikumu. Visi par, pret nav, atturās nav. Un nākamais darba kārtības punkts ir par Alsumas novada domas komisiju un to personāla sastāvu apstiprināšanu. Tad to mums nosaka likums par pašvaldībām 23. 24. punkts, pašvaldības saistošie noteikumi un tagad arī jau esošie un šodien apstiprinātie nolikumi. Jums nosūtītajā lēmuma projektā tabulā ir redzams esošās komisijas sastāvs un priekšlikums iet par katru komisiju un balsot par šo tēmu. Tad pirmā ir vēlēšana komisija saskaņā ar likumu. Tātad 3 mēnešu laikā domē ir jāievēl jauna vēlēšana komisija. Un saskaņā ar likumu ir jāizsludina atklāts konkurss, kur var pieteikt pretendentus gan deputāti, gan arī politiskās partijas un partiju apvienības, un arī 10 iedzīvotāji, kas mums apvienojoties, var pieteikt kandidātu šai komisijai. Un tātad
Un tātad šeit ir priekšlikums par vēlēšanu komisiju, uzdot kancelējai izsludināt atklātu konkursu, kas tad tiek publicēts jau šajās novada ziņās ar termiņiem, pieteikumiem atbilstoši likumam. Un tad mums iznāks vai nu nākamajā sēdē, kad jāapstās termiņi, vai aiznākamajā, kad mēs tad stiprinām vēlēšanu komisiju. Ja, kurš par? Visi par, bet nav, atturās nav. Otrā ir administratīvā komisija. Un līdz šim sastāvā tad bijis domas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, sekretārs Jānis Gulbis un locekļi Dina Kaminska un Aīga Vanava. Un saskaņā ar nolikumu šeit apstiprina arī tos amatus. Ne tikai locekļus tur vēl, bet uzreiz doma apstiprina, kas ir kas. Un priekšlikums ir, ka sekretārs paliek Jānis Gulbis, viņam ir pietiekoši kompetents un pieredze šajos jautājumos, un ņemot vērā jautājumu specifisku, kad paliek arī bāriņtiesas vadītāja Dina Kaminska un izglītības pārvaldes vadītāja Aīga Vanaga, par priekšsēdētāju aicinu izvirzīt kandidatūras. Ja es pareizi atceros, nebija noteikts, ka priekšsēdētājiem ir jābūt priekšsēdētājiem. Vai kāds vēlētājs? Vai kāds sev var izvirzīt? Ja neviens nevēlās, tad man ir jāizvirza sevi. Es izvirzu sevi. Tad, Jānis piekritis. Jā, Jānis ir piekritis. Dinai Aīdai neviens nejautāja, jo viņām tas ir darba pienākumos. Bet Jānis ir piekritis, ka viņš ir ar mieru turpināt uzņemties sekretāra pienākumus. Tad sastāvs tāds, kā jūs tabulā redzat, priekšsēdētāja Daita Kalniņa, sekretārs Jānis Gulbis un locekļi Dina Kaminska un Aīga Vanaga. Kurš par šo sastāvu? Visi par, pret nav, atturās nav. Nākošā mums ir iepirkuma komisija, kur līdz šim bija vēl apvienotā komisija, un apvienotajā komisijā tad bija priekšsēdētājs domas priekšsēdētājs, vēl komisijā Edgars Zvejnieks, Edgars Golbergs, Grigorijs Rozentāls deputāti un Santa Krečmana, kas speciālisti iepirkuma jautājumos. Priekšlikums ir šajā gadījumā no katras vēlētāja apvienības izvirzīt vienu kandidātu, jo iepirkuma tā ļoti svarīga loma, lai visi būtu lietas kursā un varētu izteikt līdzvērtīgi savu viedokli. Un no apvienības par Alsumas novadu izaugsmi izvirzu sevi. Un jūs redzat priekšlikums, bet tad Santa Krečmana par sevi, viņa ir noteikti nolikumā. Juris Steinbergs ir viens, es atļaujos tevi izvirzīt no jūsu apvienības. Un tad šeit, kur ir Grigorijs un Māra, kuru jūs izvirzat, varbūt Māra, kurai ir jau pieredze ar iepirkumiem. Jā, piekritīt. Un no jums? Aivars varētu to ne? Aivars, tad komisija priekšlikums tātad, par kuru mēs balsojam, ka komisijas priekšsēdētājs Daita Kalniņa un locekļi Aivars Sokolovskis, Māra Rozentāla, Juris Steinbergs, Santa Krečmana. Kāpēc mums tur ir 6? Tur jāatrunāts 6, ka vajag. Tātad mums vajag vēl kādu locekļu. Jā. Tātad visiem. Komisija. Jā, saskaņā ar nolikumu ir 6 locekļi. Jā. 6 locekļi, tāpēc, ja ir 5, jā, un neierodās kāds viens, tad pēc likuma nav kvorums, jo vajag, lai būtu vairāk kā pusi. Respektīvi no 5 3 nedēļ, no 6 4 der. Jā, jā. Jā, mēs. Jā, nav priekšana. Tātad
balsošanai šāds sastāvs komisijas priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, locekļi Aivars Sokolovskis, Santa Kreičmana, Māra Rozentāla, Juris Šteinbeks, Jānis Šņibeks. Kurš par šādu komisijas sastāvu? Visi par, bet nav atturās nav. Nākamais ir administratīvo aktu strīdes komisija, kur līdz šim bija domas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, izpilddirektors Valdemārs Dunājevs, kancelējas vadītāja Valda Zimmer, juridisko pakalpojumu sniedzēja Ginrita Ķine. Tad mēs arī stiprinājām nolikumu šodien, un šeit arī nolikumā noteikts, ka priekšsēdētājs ir domas priekšsēdētājs un locekļi ir izpilddirektors, juridisko pakalpojumu sniedzējs un kancelējas vadītāji. Tad priekšlikums, par kuru mēs balsojam, ir priekšsēdētāja Daiga Kalniņa un locekļi izpilddirektors Valdemārs Dunājevs, kancelējas vadītāja Valda Zimmer, juridisko pakalpojumu sniedzēja Ginrita Ķine. Kurš par? Visi par, bet nav, atturās nav. Nākošais civilās aizsardzības komisija. Tur saskaņā ar nolikumu un visiem bieziem daudziem papīriem priekšsēdētājs ir domas priekšsēdētājs, vietnieks tātad, un tālāk visas komisijā ir noteikts pēc amatiem, pēc pārstāvniecības, kas ir kas. Un tātad vietnieks Aleksandrs Štefaņuks un pārējie tur paliek nemainīgi. Priekšsēdētājs Daiga Kalniņa, vietnieks Aleksandrs Štefaņuks. Ja? Tā būs pareizi. Kurš par? Ja? Visi par? Pret? Ja? Atturās nav. Es tikai daru jaunu plānu priekšsēdētājs. Jauns plāns ir priekšsēdētājs. Plāns ir 1. augustā. Viss komisija jāapstiprina, ka sadarbības teritorija plāns ir jāapstiprina. Pašvaldības savienība vēl ar iekšlietu Līdz 31. decembrim tikai tas plāns ir derīgs. Mēs jau paši pieņēmām, to, kad mēs neejam pēc sadarbības teritorijas komisijā. Varam savu Eiropas atzinumu. Kaut kad viņiem būs jābūt. Varam iekšlietu ministriju pašvaldības savienību vēl diskutēja. Atnāca ziņa, ka viņi vēl nav panākuši vienošanos. Pašreiz turpinās diskusijas par 36 sadarbības teritorijām. Tā tur vēl bišķiņ jāiepauzē. Drošiem, kad tuvākās nedēļās izdiskutēs, un tad mēs varam lemt, ar ko tas viss beidzās. Jo mēs neesam vienīgie, kas par kaut ko tur protestē. Nākošā komisija ir komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Tātad šajā komisijā ir saskaņā ar nolikumu jābūt 5 locekļiem. Tur nav noteikts, ka priekšsēdētājiem ir jābūt domas priekšsēdētājiem. Tāpēc tur projektā esam ierakstīt bet es labprāt izvirzītu Aivaru Sokolovski par priekšsēdētāju. Jā, izvirzītu. Tad, kā locekļi Valdemārs Dunājevs, Santa Kreičmane un vēl mums būtu 2 locekļi. Tas nav grēts. Ainars Lanspens. Nē, tur vienkārši cilvēki. Es labprāt kā loceklis arī būtu, lai tātad Bet komisijas priekšsēdētāji vēl paliek. Domas priekšsēdētāji. Locekļi tikai. var palikt, bet tā kā saskaņā nolikumu šai komisijai nav pateikts, ka jābūt tieši domas priekšsēdētājiem. Lai viņš paliek tāpatās no komisijas priekšsēdētājas domas. Labi, tad jūs kā loceklis un es kā priekšsēdētājs. Tātad priekšlikums balsošanai komisijas priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, locekļi Aivars Sokolovskis, Ainars Matspans, Valdemārs Dunājevs, Santa Kreičmana. Kurš par? Visi par, bet nav atturās nav. Un pēdējā komisija, ko mēs šodien izveidojam, mantas novērtēšanas un izsoļu komisija. Un tad priekšlikums ir šajā komisijā priekšsēdētāja Daiga Kalniņa un viens no locekļiem Santa Kreičmana un vēl 3 locekļi.
Tātad šis ir vecie policijas busi, atseviļināto īpašumu un tam līdzīgi, kuriem ir jādod vērtējums, balstoties uz datiem un jādod izsoles. Tā ļoti svarīga komisija. Šis izsoles, jo augšā nebija kaut kāda tā izsoles. Ne, to mēs, tas bija tas pirmais stabiņš, kas bija vecais nosaukums, jaunajā nosaukumā izsoles tikai šajā komisijā. Kolēģi, piesakāties. Tā ir tāda tehniska komisija vai deputāti. Viņa nav pārāk bieži, nav mums te ļoti daudz tās mantas, ko vajag solīt. Bet tur arī ir diezgan liela atbildība, jo tā ir atkal uzreiz ienākuma papludinājuma budžetā. Pareizi tur novērtēt un viņiem slēmēt. Tur nevar vispār cilvēks no malas piesaistīt. Saskaņā ar nolikumu tur piesaista speciālists, kuri dod tos atzīmes vērtētāji, tur ir eksperti, kas ir atsevišķi. Šis ir vairāk jau tāds lēmums, kad mēs lemjam, tad mēs tagad darīsim. Tas ir būtībā deputāta lēmums, vai tas ir izdevīgi, nav izdevīgi, ko likums prasa, un ir jau mantas, kuras izsola vienreiz, mēs nekādi izsola otrais. Viņa nav ļoti darbietilpīga, bet viņa ir diezgan atbildīga. Darbietilpīgāk būs iepirkuma komisija. Piesakaties. Tad es izvirzīju. Tur kāds vēl nekur nav nejis. Jo šeit arī nebūtu slikti, ka būtu pārstāvniecība īstenībā no visām apvienībām, jo tas tomēr ir budžets, jā. Un ko jūs izvirzat? Par māju, ja? Es neesmu arī saskaņojis. Tātad balsojam par šādu priekšlikumu. Komisijas priekšsēdētāja Daina Kalniņa, locekļi nekustamā īpašuma speciālists Santa Kreičmane, Juris Steinbergs, Jānis Šmidbergs un Māra Rozentāla. Kurš par? Visi par? Pret nav, atturās nav. Tad es aicinu attīstības nodaļas vadītāju saskaņā darba kārtības punktā īsi iepazīstināt ar ziņojumu projektu par autobusu maršrutiem un to braukšanas laiku.
tieši ierosināti izsūtīti protokolu direkciju. Un droši vien kopā jāskatās, uz kuras kas tiks ņemts vērā, kas netiks ņemts vērā. Jā, viņi savukārt savas puses skatīs ekonomikas gadījumu. Tā īstenībā tas ir. Jautājumi? Mēs vispār diezgan varam izlēmt, ja tas ir... Mūsu lēmuma projekts būs pieņemt zināšanai un akceptēt, ka viņi sūta projām šādā. Jā. Jo mēs te neko nelemjam, bet... Ko mēs te varam teikt? Mums līdz 1. jūlijam bija jārod priekšlikumu par esošo maršrutu vai jaunu maršrutu izvēli. Izmaiņas esošos maršrutu vai jaunu maršrutu izvēli. Jo tajās anketās nebija neviens izteicies, tā, ka šī to maršrutu obligāti vajag saglabāt. Cilvēki bija pieņēmuši, ka tas ir, un priekšlikumi bija par laiku grozīšanu un jauniem maršrutiem. Līdz ar to es saprotu, ka pašai direkcijai ir jāvērtē pēc pārbaudām biļetēm vai tam līdzīgi, kāda ir tā noslodze. Un šeit tad tie priekšlikumi 10 minūtes pamainīs, iespējams, ka brauks vairāk un neizmantos personīgo transportu. Tas jautājums, kāpēc bija uzdevis, kāpēc 5:45 nākam Kuldīgas uz Alsonu, toreiz izmainīja, ka bija tas šūšanas augšā, lai tie no Ēdolas, no Ivanas varētu, uz Alsonu, tāpēc viņi ir tik augļiem, viņi arī tad vairs nevajag šūšāt, tas teksts vairs nav. Vai priekšlikums ir iekļauts šo kā nevajadzīgi, vai priekšlikums Viņš jau netiek tad. Viņš vairs nav. Viņš ir? 5:45. Tad uz Kuldīgu netiek, Jā, tad jau no Rīgas. 7, jau uz 7 Daudz jāsaka galvi. jau brauc uz darbu. Rīgas. Viņš atnāk, un tad viņš iet atpakaļ. Var paspēt uz darbu arī, tie, kas strādājošie. Vai mēs papildinām pie tiem secinājumiem ar priekšlikumu izvērtēt 5:45 nepieciešamību? Nē, viņš jau Nē, bet viņš jau iespējamo šīs laika korekcijas, kas tiek pārceltas no 6:35 uz 6:25, jo viņš iet atpakaļ. Viņš atnāk no Kuldīgas, un pēc tam viņš iet atpakaļ. Jā, un tad ir labi, jo daudz var tikt uz darbu. Tad atstājam viņiem pašam vienkārši, iespējams, viņi atrod cits risinājums, ka šoferis ir no Alsunas un sāk start no Alsunas, kadreiz jau bija mums tā, bet kursē no šī gala nevis no Kuldīgas sāk. Tad, jā, vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri? Tad priekšlikums ir rakstīts pieņemt zināšanai. Mans priekšlikums ir koriģēt uz akceptēt ziņojumu nosūtīšanai autoceļu direkcijai. Kurš par šādu priekšlikumu? Visi par, pret nav, atturās nav. Un tad ir 9. jautājums par centrāžu apstiprināšanu. Tātad, tur ir tas stāsts, ka mums ir atsevišķām lietām, kur nav apstiprināti centrāži, tādi, kur viņi ir piemērojami. Līdz ar to atsevišķām lietām iznāk stiprināt viņus šādās sēdēs. Un runājot ar finanšu modeļu, viņi solīja, ka mēs augusta sēdē varētu stiprināt centrāžu, lai mums nav katrai nometnē jāstiprina viņu atsevišķi, tad būtu ar aprēķiniem un tam līdzīgi. Šie aprēķini, kas ir iekļauti priekšlikumā, balstās uz iepriekš veiktiem aprēķiniem un domas pieņemtiem lēmumiem, Budona festivālu par ēdināšanu skolā un tā tālāk. Un tātad, vai iepazīstoties ar tiem dokumentiem, vai mums ir kādi komentāri, debatēs, priekšlikumi? Šis ir tas otrs sūtījums, cik es saprotu. Jā, šis ir tas otrs sūtījums, kuru mēs sākumā lēmām iekļaut tajā darba kārtībā, jo no vienas puses mēs ļaujam sev uzkāpt uz galvas, ka pēdējā mirklī mums ir ārkārtas sēdes, no otras puses tie ir mūsu cilvēki, tā ir atkal ienākumi iestāžu budžetos un
tāpēc mēs viņus iekļāvām šodien sēdē. Bet, lai izvairītos no tādām ārkārtas sēdēm, jo es zinu, ka nāks nometnes klāsts skolai izrādīt interese. Vēl vasarā saulēcīgi neplānotas nometnes, un kāds interesējās, nemāk jums pateikt, vai mēs viņus varēsim skatīt parastā kārtībā komitejas sēdē, jo datums jau man atsūtīšu, un mums nāksies vēl kaut ko lemt. Bet šis ir, kamēr nav iztaisīti cenrāži, kur pateikts nometne 3-reizēja ēdināšana, nometne 4-reizēja ēdināšana, balstoties aprēķinācijas maksā, mums ir iznāk pēc nolikuma, mums ir jāskatro katram pasākumam atsevišķi cenrāds. Katram pasākumam tie cenrāži, kas nav iepriekš apstiprināti. Jo, piemēram, tās nometnīgi kopi un stabula bērnu dārzā jau notiek. Mēs dabījām zināt, tad, kad viņi jau notiek, EKCM ir izdalīti 50 eiro, projektā ierakstīts. Tad viņi vienkārši par 50 eiro pievienotās vērtības nodoklis jau maksāja arī mums. No tām 5 dienām tad, lai un ar vēršanu mēs saskaņojuši, teiksim, tā nākošām, kas ir nometnēm tradīcijas skoliņa, un tas vasaras mans prieks ir Dieva prieks, Dāci to produktu cenu ir saskaņojis ar skolu, ar ēdīšanu, kādā var iztaisītos ēdināšana, klāt ir tie aprēķini, ko maksā ēdienu gatavošana vienai ēdienreizei, ko gatavojam tad, kad sākās skolā ēst ne tikai skolas darbinieki, bet arī veikalu un pasākumu, kas uzreiz ir kā notiek. Kāds ir sūti vienojušies ar skolu, kāpēc? Tur ir tas mutīgais, ka mēs neesam domām apstiprinājis līdz šim cenāt, bet tie ir būtībā domas sniegt maksas pakalpojumu. Mums jau līdz šim Un līdz ar to mums nav likumiski pamata atļaut viņiem. Jā, tas nav tagad, teiksim, tā ir jaunos cenrāžas. Varēsim sarēķināt, ko zinām, kas notieksim skolā, notiek nometnīgi telpu, mums varam veikt par bērnkārtu uzrēķināt, bet tur jau liek iekšā visi tie izdevumi, kas faktiski iet uz tām. Bet šis tāds cenrāds nav apstiprināts, ir nedzīvojamo telpu no apstiprināt, tādas, ko nav neapstiprināt. Bet pareizi saprot, tas ir minimum, mēs apstiprinām, ja tikpat labi nāk kaut kā nometni, kuram nav veļās pārcīm, viņi gatavi maksāt un ēst, un es nezinu, kaut kas. Jā, tāds, mēs apstiprinām mūsu cenrādi, drīkst būt vienošanās cena. Nē, drīkst būt arī vienošanās cena, jā. Piemēram, mēs aprēķināsim skolā, izmaksas būs eiro par kvadrātmetru, vai piemēram pēc, jā. Ja tu atnāks ar 500 eiro, drīkst būt līguma cena, tik tā ir atsevišķi, ka jāapstiprina domēt. Jo likumā par pašvaldībām ir noteikts, tikai pašvaldība var noteikt maksas pakalpojumu cenrādi, jo likumā par pašvaldībām tāds teikums ir. Ja skola pašvaldības struktūra. Nedrīkst noteikt, ne skola. Nē, bet jānosaka tāpēc, ka skola ir zem domas. Jā, jo viņi struktūra vienīgi. Tā ir pašvaldības iestāde. Un es domāju, ka, ja mēs sataisīsim augustā finanšu nodaļas soli, kad mēs finanšu komitejas sēdē varēsim skatīties, tad detalizēts dažādiem gadījumiem, lai mēs varam piemērot viņus, lai mums nav par katru nometni atkal atsevišķi jāsauc. Un tie, kas plāno šeit kaut ko taisīt, raksta projekts, viņi balstoties šo cenrādi arī savus tāmas plāno, ka mums nav tur jāstiprina. Jo tur tad varam paredzēt porciju lielums vai ēdināšanu biežumu, pēc kādu tas tiek tur rēķināts. Kā jūs sakat, ja ir 500 eiro, vai viņi var visus 500 apēst. Jo pašvaldība nav peļņas gūšanas uzņēmums, līdz ko mēs nedrīkstam, tad jābūt kaut kā likumiskam pamatam, piemēram, viņi tad dabū arī vairāk apēst. Mēs nevaram būt peļņu kā pašvaldība. Jā, cilvēks, kam ir nauda vai iestādi vienalga, kas mēs nedrīkstam sniegt viņiem kvalitatīvu pakalpojumu. Nē, mēs varēsim paņemt tikai tad, tiekšā mums jāstiprina domas vai bet jau ir tāda. Bet mēs varam apstiprināt arī atsevišķi. Tagad nāk viena nometne, viņiem apstiprināt šī vai kārtējā vai ārkārtas sēdē, tad tas jāapstiprina. Mēs no
Jā, Bet šitā ir tā, ko es otrā pirmdien iedod dokumentus, ka tā nometne notiek. Jau nometne, kur jau ir iekšā bērns. Piemēram, mēs tagad padzīvojam visu pasauli, es zinu, ka ir iestādes un ir arī skolas, kuriem nav šitā. Vai cik tas jūtīgi, ir. Es domāju, ka mums tagad ir jāskatās šis te, lai mēs nepalaist garām, ja reiz viņiem projektos nav ir, lai tiek skolē bērnārzam kultūras tam visiem, kā vajag. Un savukārt uz augustu mēs komitejas sēdē kārtīgi izskatītu un uztaisītu to cenrādi, tādu, kas ir piemērojums attiecībā dažādām naudas summām, apstiprināt, lai mums nav par katru šādu pasākumu. Ja mēdz tie pasākumi nokast no gaisa, pēkšņi, kāpēc atteikt, tad jāslēdz ārkārtas sēdi, ja nepaspēj iekļauties, mums pašiem tas ir tāda lieka ņemšanās, labāk vienreiz kārtīgi apstiprināt un katru gadu tad pārskatīt atbilstoši reālām izmaksām. Tātad nolasīšu lēmumu projektu, par kuru mēs balsojam, ja nevienam vairs nav nekas debatēs sakāms. Tātad balsosim par šādu lēmumu projektu. Pirmkārt, sniegt augstāk minētos maksas pakalpojumus biedrības etniskās kultūras centra suitu rīkotajos pasākumos. Otrkārt, apstiprināt sekojošu cenrādi. Telpu nodrošināšanai, nodarbībām un nakšņošanas pakalpojumu sniegšanai pasākumā tradicionālās kokas un stabulu spēles apmācībām Alsumā laikā no 2017. gada 28. līdz 30. jūnijam līguma cena 8,264 eiro dienā plus PVN. Telpu nodrošināšanai, nodarbībām Alsumas kultūras namā vasaras nometnē Mans prieks ir dejot prieks 300 kvadrātmetru laikā no 2017. gada 8. līdz 12. augustam pēc domas tātad apstiprinātā 20. februārī 2014. gada apstiprinātā cenrāža nedzīvojām telpām 0,36 eiro kvadrātmetru mēnesī plus PVN proporcionāli nometnes norises laikam. Nometņu dalībnieku ēdināšanai Alsumas vidusskolas ēdnīcā suitu tradīcijas skoliņai 2,07 eiro par ēdienu reizi katram dalībniekam, tā skaitā produktu izmaksas 1,02 eiro, ēdienu gatavošanas izmaksas 1,05 eiro par ēdienu reizi. Es teiktu tagad Alsumais pajautāšu jums. Te ir teksts pēc 28. februāri apstiprinātā cenrāža. Tās cenrāžas ir apstiprināts ēdienu gatavošanas, ēdienu gatavošanas izdevumi. Jā, bet tur rakstīts, tas ir par to eiro 1,5, tas ir par to, vai jūs arī sapratāt, ka tā tas ir, ka mēs apstiprinām, ka pa produktiem viņi maksās 1,2 un mums ir apstiprināts cenrāds par 1,5. Tad par gatavošanu, tad plus PVN, plus PVN, tad B vasaras nometnē Mans prieks ir dejot prieks 3,3058 eiro plus PVN dienā katram dalībniekam, kas ir viena ēdienreize, tā skaitā produktu izmaksas 2,26 eiro, ēdienu gatavošanas izmaksas 1,05 eiro pēc apstiprinātā cenrāža. Un transporta pakalpojumiem par domas autobusu pēc faktiski nobrauktajiem kilometriem atbilstoši domas 2014. gada 30. janvārī apstiprinātiem cenrāžiem vai to 2017. gada grozījumiem. Es domāju, ka tas iekavās liekas. Nē, tas vienkārši ir varbūt paskaidrojums. Tas bija paskaidrojums to, kas iekavās, to mēs īstenībā. Vienkārši tāpēc, ka tur ir pēc 7. gada grozījumiem, ka augustu mums jāuzskata, kas jaunās cenrādes ir. Un tas tā, ka teiksim, ja brauciet atbūs pēc augustu, būs stiprinām. Jā, bet mēs stiprinām šo, kas ir augustā. Kurš par šo priekšlikumu? Visi par, pret nav, atturās nav. Un otrā daļa šim jautājumam ir par kultūras namu rīkoto pasākumu. Izrāda saimnieks meklē saimnieci ieejas biļešu cenā. Tātad doma ir apstiprinājusi budžetā šai izrādē 3000 eiro plus PVN, kas ir kultūras namu budžetā. Un priekšlikums biļešu cenām ir pieaugušajiem 8 eiro, skolēniem 5 eiro, pirmskolas vecuma bērniem ieeja brīva. Vai ir kādi jautājumi? Kā tas 8 eiro rodās tieši?
pēc valsts kontraktiem, kā bija. Puslīdz jānosēs, paņēmām ļoti lielu dalībnieku apmeklētājs skaitu. Īstenībā mums vajadzēs viens, viņš nenosēsies, ja ne puse nenosēsies. Mēs izrādīja apmēram uz 400 cilvēkiem, tad būtu kopā samaksājumā summa iznāk 3630 eiro. Par rupjo rēķinot 400 cilvēki, tad kaut kur tuvumākais summa ir, bet tas ir skaidrs, ka nebūs tik daudz cilvēki. Jo jautājums es biju arī pie Guntas šo te pārunāt ar priekšlikumu, no kuriem šis cipars rodas un vai nevajadzētu zamāk, jo ja reiz doma tik un tā to visu sedz, vai nevajadzētu nolaist to biļetes cenu zemāk, tad vairāk cilvēki iespējams atnāk, jo ģimenei 2 cilvēki plus 1 skolas vecuma bērns, tas ir 23 eiro. Un tad jautājums, vai mēs samaksājam 3000, mums 6000 nevar samaksāt, vai tomēr paņemam mazāk, bet cilvēki tad ir dabūjuši šo izrādu. Tā atbilde bija, ka tie, kas nenāk, tie nenāks arī par šādu cenu, un ka tādas cenas ir visur, un ka cilvēki jau ir pieraduši un brauc. Un tas ir būtībā. Jā. Un būtībā tas ir tagad mūsu lēmums, zinot šo valsts kontrolas norādījumu, ka šādos pasākumos vajadzētu vismaz pusi atpelnīt, kā mēs saredzam iespēju, vai mēs atpelnīsim ar šo cenu, vai mēs drīzāk apvienoties šo visu, kā ir, to cenu nolaišanu. Jo kāpēc tas ir jāstiprina tagad, lai varētu palaist afišās un pasūtīt attiecīgā nomināla biļetes? Es atvainojos, bet vairāk publicēts, jo tie 85 eiro bija Guntas priekšlikums. Jā, es viņai arī jautāju, tāpēc, ka tajā biedrības mājaslapā jau tas tur bija publicēts. Viņa teica, ka tas ir iespējams mainīt. Jo es viņai pajautāju, vai tas ir, ka 3000 maksā un viņa tās biļetes. Viņa teica, nē, ka tā nav, viņiem pa biļetēm paliek pašvaldībā. Līdz ar to, es domāju, mājaslapas, ja mēs lemjam citādu summu, mājaslapā tas ir viens klikšķis un tas cipars nomainās. Apišas vēl nav izliktas. Mēs par to izrādi zinām, tur ir, tas nav 3 aktieri, tas ir kaut kas vairāk. Kaut ko mēs zinām vispār. Apsties internetā mājas. Kultūras mums nevar nav, piemēram, tādā izrāde. Viņa brīvdabas izrāda, un viņa nevar notikt īsti kultūras namā. Mums ir jācer uz jaukiem laikapstākļiem. Un tad vēl pie tiem ārā lokām pa 8 eiro, man liekas, tas tur 3600 paņemtie. Viņi paņem, jā. Tad tur vēl vajag reklāmu kaut kādu paredzēt, citādi tur neapnāks stūri 400. Tad tur vēl kaut kāda nauda jāliek klāt, tas jau vēl pros. 4000. Jā, man tagad gribētos piedāvāt reāli. Man Guntai kaut kāda pieredze. Man jās 5 un 3 varētu būt tāds priekšlikums. Tāpat aizies naudu. Tad jālēm. Es arī vairāk sliektos uz tiem 5 un 3. Tad, ja jau mēs tik un tā maksājam, tad izdalot apmeklētāju skaitu, lai nesanāk, cik reāli tā biļeti. Man ir apstāties slikti, un cilvēki neierodas un nav arī tos 8, kas samaksā, kas tad saturs zaudējums. Mums pēc dāvis mums ir paredzēta nauda visai summai. Jā, tad ir viena kontrola, tad tas ir ienestums, ka laika apstākļi dēļ, mēs jau vienkārši kaut kur dabūt, un mēs esam nevaram, jā. Tad jau arī nav svarīgi, ka mēs ir 5 un 3, un mēs paredzam cilvēkus punktus, Es domāju par to, ka tas vienalga nodokļu maksātāja nauda, tad lai plašākam publikam ir iespēja viņu apmeklēt, bet viņi duši vēl Kultūras nama pārējā ieņēmumi ir plānoti 3600 eiro gadā. Ieņēmumi. Jā. Un tas ir Guntas pašas, rēķinās pretī no balves, tas ir, jā. Koncerti izrāda, koncerti teātri plānots ir tādā kopā 3600 ieņēmumi. Bet tad Gunta pat arī plānojas, ka Viņam ir viena pusi izdevumi, otrā ieņēmumi. Jā, izdevumi būs aizies 3000. Gunta plānoja šitos ciparus. Viņa plānoja šos ciparus.
varbūt, ka reklāma cilvēks. Jo ir jau strādājis, kas ir balles vai kas tur jau ieņēmumi ir daži simti. Un ja, piemēram, nebūs tie ieņēmumi, nu viņi varbūt nebūs arī tik daudz, jā. Viņi ir arī plānot, ne tikai, teiksim, balle pret konfliktu, ieņēmumu pret koncertu, jā. Arī kopējos kultūras nama izdevumos tie ieņēmumi pretī, ieņēmumu pusīte. Nu, piemēram, ja uzlīst pusi cenu, jā, šitai balvai ienāks, nu, pasākumā ienāks mazāk, tagad beigās vēl. Jā, tas apsādāt ir mūsu, kā deputāta lēmums, uz jūlijas sēdi finanšu nodaļas solījusi budžetu sagatavot tā, ka katrs deputāts var iepazīties ar esošo izpildu. Pašreiz budžetā ir jau pietiekoši liela rezerva, ja mēs tagad lemjam un uzņemamies uz sevi šo risku, mēs liekam mazāku cenu. Kultūras nams mums saka, ka viņi nevar nodrošināt pasākumus, jo mūsu vainas dēļ nepaņēma ienākumus. Tad mēs attiecīgi grozījumos viņiem pieliekam pie pasākumu plānotajiem klāt. Mēs pēc šī pasākuma redzēsim. Noteikti jābūt. Aktieri ir zinām, tur ir ģepsters, Zane Daudziņa, tā kā zinām, tas nav nekāds, jā. Pasākums viņi plānojusi, vai kultūras namā? Tā reklāma. Kā mēs? Jūs taču budžetu stiprināt, labi, mēs nezinām, kas jauniem, bet budžetu stiprināt, ka jūs redzējāt, kas pasākums. Nē, es domāju, varam tādā veidā, kā tas tūlīt jau būs laba reklāma un daudz cilvēku. Tu tagad par 8,5? Nē, par 5. Nē, es saprotu, es domāju, tā ir tā par psiholoģiskā, tā cena šobrīd augstāk, mēs nedrīkst. Un tālāk, kultūras namā arī ir, lai varētu būt pretenzijas, ka mēs viņiem atņemam ienākumus, bet mēs šobrīd varētu tā, ka tas ir mūsu priekšlikums, mēs zināsim apmeklētāju skaitu, zināsim arī to summu pēc pasākumu, kādu mēs tā kā esam atņēmuši, varbūt kultūras namā ienākumiem un runāt par to pēc tam kaut kā savā. Mēs nekad nezināsim, kā būtu, ja būtu Jā, tādā ziņā mēs pat vairāk apmeklētājs, tīri teorētiski varētu Teorētiski? Nē, ne tikai teorētiski, arī praktiski. Varbūt es pajautāšu kādam, tā kā Grigorija priekšlikums bija 5 un 3 eiro? Es arī ar šito piepildu, tikai, ja mēs neesam bijuši, kā saka, ja mēs neesam uzminējuši, un ir uzminējusi, ja, kad tas ir par to, tad mēs paši arī, mēs neprasam atbildību no viņa. Tieši tā. Jā, Aivaram? 5 un 3. 5 un 3? Arī? Arī tātad priekšlikums, par kuru mēs balsojam, ka biļešu cenas pieaugušajiem ir 5 eiro un skolēniem ir 3 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem ir brīvi. Ja, kurš par? Visi? Pret nav? Atturās? Nav. Ar to pasludinu sēdi par slēgtu.